Labvakar, mazais draugs! Šovakar tev pastāstīsim pasaku par pelēko vilku, rudo lapsu un lampīgo sasku. Bija pienācis kārtējais skaistais piektdienas rīts pie Niedrāja ezera. Piektdiena, 13. datums, kas reizēm bija kādam neveiksmīgs, bet zvēri to neņēma pie sirds un dzīvoja ierastajā režīmā. Bija silts rīts, plus 11 grādi, un sasks, nu jau kā rūdīts peldētājs, uzvilka savu peltsapuri, viendaļīgo peltkostīmu, aizgāja pie laipas un leca iekšā ezerā. Viņš plunkšķinājās un peldējās, ūdens plunkšķēja, sasks priecājās. Un tad viņš no ceļa puses dzirdēja: Vāc, kas tas bija pa blīkšķi! Viņš peldēja tuvāk uz ceļa pusi un nevarēja saprast, kas ir noticis. Un izrādās uz ceļa ir notikusi liela nelaime. Bija apgāzies pārtikas furgons, kas veda uz mēru veikalu visādus saldumus, desas un visādus našķus. Sasks ieraudzīja, ka ir notikusi nelaime, un skrēja skatīties, vai nav jāsniedz kādam palīdzība. Viņš ieraudzīja, ka grāvī ir ietriekusies kabīne, un šoferītis ir sadauzījies, un Abdulis vaidēja un teica: vai kā sāp galva. Šoferītis trieciena brīdī bija atdauzījis pieri pret stūri, un vilks sasks skrēja pie vilka: Pelēci, 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 pelēci! Uz ceļa, furgo, šoferis, galva sasits, ai, sāp, Abdulis, pilns, saldumi, končas, Vilks saka: Saska, nomierinies! Kas noticis? Furgons, ceļš, bliekšķis, es peldos, blončājos, bum, liels bum! Es skrienu, šoferim slikti, furgons, grāvis, Vilks saprata, ka sasks ir ļoti satraucies. Viņš paņēma sasku aiz krāgas, divreiz uzšāva saskam pa vaigiem. Sasks atjēdzās un pārsteigumā prasīja: Kāpēc tu man sit? Jā, viņš bija tā satraucies, ka viņam pat atmiņa sāka raustīties. Vilks saka: Tu kaut ko minēji pa furgonu, bija kaut kāds kreņķis uz šosejas, grāvis, galva. Jā, es no rīta peldējos pa ezeru, plunčājos pa ūdeni savā viendaļīgajā peltkostīmā un peltsapurē, un pēkšņi dzirdēju milzīgu blīkšķi uz ceļa. Un tad es izpeldēju krastā un paskatījos, un tur ir šoferītis sasities. Un šitādā rīta agrumā te neviens nebraukā vēl. Mēs varētu sniegt šoferītim palīdzību un varbūt palīdzēt savākt izkritušās preces no mašīnas, lai kāds viņām neuzbrauc virsū. Un tā viņi gāja un satika šoferīti vēl. Viņi sniedza viņam pirmo medicīnisko palīdzību, noguldīja balsta guļā un izsauca glābējus. Apsedza ar foliju segu, lai šoferītim nav augsti. Un kamēr vilks sniedza pirmo palīdzību šoferītim, tikmēr sasks ar miegaino lapsu, kurai bija jābrauc ar kvadrciklu, jo sasks nebija pārāk labs braucējs, krāmēja piekabē visādus saldumus. Tur bija cukurvates, visādas čupas končas, končiņas un košļenes un visādi gardumi. Bija arī čupiņi ar desām, maizītes un vēl visādi gardumi. Un visu to kopā ar picām
un čeburekiem. Viņi sakrāmēja kvadrciklā un veda uz midzeni. Tikmēr vilks bija sazvanījis ātros, ātrie jau traucās no Smiltenes pilsētas posteņa uz Niedrāja ezera pusi, sniegt šoferītim palīdzību, un vilks tikmēr arī pazuda krūmos. Sesks ar lapsu lapsa jau bija nedaudz atmiegojusies, Sesks bija atžirdis pēc satraukuma, un viņa ar vilka kvadrciklu vilka pilnu piekabi ar labumiem uz midzeni. Sesks aizmugurē bija nedaudz apdulis no satraukuma, kratījās uz kvadrcikla, jo atkal atsperes bija tā nosēdušās, ka viņi knapi varēja pabraukt un juta katru pēdējo čiekuru. Seskam tas likās ļoti smieklīgi. Turklāt viņš nebija paspējis pārģērbties, un viņš brauca pelcepurē un viendaļīgajā peltkastījumā. Viņi brauca katram čiekuram, katram akmenim, kur labs uzbrauca virsū, viņi jūta, kas ir. Sesks ķiķināja kā kutināts, jo viņam ļoti patika dīdīties pa meža ceļiem. Tā viņi beidzot tika uz midzeni un sāka kraut ārā gardumus. Sesks, kā slīpais, pieteicās, ka viņš krāmēs visus saldumus, un nesot saldumus uz viņu improvizēto pagrabu, dobumā lielajās terpriedēm, Sesks pagaršoja katru saldumu veidu. Uz beigām viņam jau sāka šķebināt, un palika jau tā kā bišķīt slikta dūša, bet viņš tāpat paēda katru saldumu veidu, lai būtu visus pagaršojis. Jā, nu viņi kaut kur pazūda. Tā viņi sanesa saldumus ar lapsu. Lapsa nesa desiņas un maizītes, tad jau vilks bija mājās, izstāstīja, ka šoferim viss kārtībā, ātrā palīdzība atbraukusi. Un viņi redzēja, ka Sesks ir palicis gaužām bāls. Lapsa prasa, Seska, kas tev ir rīt agrumā? Un Sesks saka, man ir slikta dūša un man sāp puncis. Man ļoti slikta dūša. Lapsa prasīja, kādēļ gan tā? Tu tikko pa bedrēm smējies kā kutināts, un tagad nesot saldumus, tev pēkšņi ir palikusi slikta dūša. Un re, kur miskaste pie pagraba ir pilna ar konfekšu papīriem. Tati, tau, Seska, kur ir palikuši visi šie saldumi? Un Sesks teica, to sapūns. Dažas konfektītes apēdu. Kas sāp? Labs saka, dažas? Pilns papīra gros ar konču papīriem. Pasties, pat cukurvates spaini lielo viņš ir apēdis. Seska, tu tak vari saslimt ar cukura diabētu šitā. Un Sesks, ar diabētu? Kas tas tāds ir? Nu, tā ir tāda slimība, Labs stāstīja. Slimība? Es negribu slimības. Nu, bet nevar Seska ēst tik daudz saldumus. Vilks saka, tas ir bīstami veselībai. Bīstami diabēts, kas tas viss tagad ar mani notiks? Man būs atkal jāguļ zvēru slimnīcā. Un tur man taisīs čikus, vai arī jāiet pie pūces, kas urbinās kāju ar savu knābi. Sesks bija gaužām satraucies. Viņi iedeva draugi Seskam padzerties ūdeni un teica, ka tagad ir jāizstaigājās ap Niedrāja ezeru, un tad pamazām jau paliks labāk. Bet tik daudz saldumus, cik Seska apēda, nekad nedrīkst ēst. Tā viņi gāja. Apkārt Niedrājam ik pa laikam iedeva Seskam padzerties ūdentiņu, un līdz vakaram jau Seskam palika labāk, puncītis bija atgājies,
Sliktā dūša bija pārgājusi, un viņš dabūja labu mācību, ka saldumi ir jāēd ar mēru, un pārēsties to nebūs uz labu. Tā jau bija pienācis vakars. Viņi sakrāmēja savas jaunās desas un iegūtos produktus no lielceļa avārijas savā pagrabiņā, visu piekārtoja, uztaisīja ēst, uzsmērēja ābolu zaptes maizītes, ēda un devās pie miera. Ar labu nakti!